Mēs šodien esam Latvijas Valsts meža dabas parkā Tērvetē, skolotāju fórumā, kurā tiekas skolotāji no visas Latvijas, kas ir gatavi iet ar bērniem brikšņos, mežā, takās un iepazīt mežu no dažādiem skatu punktiem. Nebaidīties no dabas, tas ir jāmācās jau mazotnē, līdzīgi kā ar peldēšanu, riteņbraukšanu. Tikai darot, ejot regulāri, tu iegūsti jau prasmes, kas tev ir nepieciešams. Children and pupils, they learn easier in forests. It is fun if you feel like I'm at home in nature. Iemācīties jau var tikai darot. Un bieži vien mēs no kaut kā vai nu baidamies vai kaut kā nespējam uztvert, tāpēc, ka mēs vienkārši nepazīstam. Bet ja mēs kaut ko iepazīstam, mēs to varam arī iemīlēt, un tas mūs arī ieinteresē. Un vispār ir ļoti veselīgi iekāpt skolēnu kurpēs un visu laiku mācīties pašam, lai mācītu citus. Mums ir jādzīvo saskaņā ar dabu, kas attīsta mūsu fizisko, morālo un psiholoģisko kultūru kā tādu. Un šis palīdz ne tikai valsts aizsardzības dienestam, tas palīdz arī visai cilvēcei kā tādai nākotnē būt spēcīgai un gudrai. Mums īpaši gandarījums šogad ir par viesiem no Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, kas ar Ziemeļvalstu ministru padomes atbalstu ir šeit ieradušies un vada viņu pieredzē balstītas nodarbības un arī materiālos dalās. Research in Norway has shown that when we are physically active, we actually remember better, we learn better. This gives increased learning, better social atmosphere, a better health. It's also more fun. It gives variation and it gives motivation. So it's only plus, only good things actually. So just go for it. Pētniecība rāda, ka, teiksim, Somijā tas darbojas, Zviedrijā darbojas, Norvēģijā darbojas, kāpēc pie mums tas nevarētu darboties? Tie, kas parasti klasē varbūt mēdz bieži vien traucēt, dabā viņiem tā uzvedība pamainās. Vienkārši kā cilvēki atverās. Dabā ir kaut kāds tas spēks. Šeit iegūst jaunu pieredzi, šeit iegūst jaunas pazīšanās, ko tu nevari iedomāties, to tev kāds cits pasaka, jo viņš jau to ir darījis un piedzīvojis. Redzēt to, kad ir arī citi kolēģi, kas baidās, bet turpina, tāda uzdrīkstēšanās. Es tur nevaru uzkāpt, vai arī, piemēram, es jau droši vien, ka to nevarēšu, un nonākot dabā izrādās, ka mēs visi varam pārvarēt daudz vairāk, nekā mēs esam domājuši. Vienam, kuram ir interesi doties dabā, jaunajā mācību gadā aicinām apmeklēt Latvijas Valsts meža mājaslapu skolām un pieteikties kādā no vidas izglītības programmām.